viedoklis, es viņu pieņemu, bet domāju, ka tas nav tikai mans viedoklis. Ko jūs sakat? Tas ir tas plus, ka mēs piedalāmies gan šajā reģenerācijā nedaudz, jo mēs ražojam visu kopā, katru dienu daudz atkritumus. Jūs vienkārši gribat pelnīt naudu. Jūs arī teicat, ienāca prātā, kad izvēloties šo vietu, kad cilvēki varētu būt pret to, kad pilsētā... Saprotiet, vai jūs ejot uz tehnisko apsargu, kaut kas jums ienāk vai neienāk? Jūs ejat tāpēc, ka tas ir likumdošanā rakstīts, ka automašīnā reiz gadā viņi jāveic. Es jums atbildēšu uz jautājumu. Mēs kā uzņēmējs virzamies uz priekšu, lai kaut ko attīstītu, lai kaut ko veidot, lai kaut ko radītu. Ja? Pamēģiniet Latvijā uztaisīt uzņēmumu, tas diezgan izaicinoši. Ja? Un mēs vadamies no tā, kas ir rakstīts likumdošanā. Ja normatīvais aktos ir rakstīts konkrēts lietas, mēs no viņām vadāmies.